what the fuck is this shit? Mārts, kāpēc tu biji cietumā? Esmu zaglis. Es nozagu Ko tu aliņus. biji izdarījis? Tas bija pagājuši. Es pagājuši gadu aliņus nozagu un Maksimā. Un tad es ritīgi ilgi negāju to policiju, uz to prokuratūru, tad es negāju, man uz beigās uz to prokuratūru aizgāju, man pateica to, ka esmu vainīgs, man uzlika sodu, 44 stundas sabiedrisko darbu, un tad man vajadzēja to darbu iet darīt, es neaizgāju turieni, un tad man kaut kad pavasarī atnāca vēstule no tiesas, ka viņi iemainīja tās darba stundas pret 11 dienām cietumā. Un tad arī es uz to cietumu neaizgāju. Un tad es Valmierā staigāju apkārt ar aliņus, tās čiloju tāds, dzeru pivu, un tad pienāk klāt policija. Pateicu to, ka ķipa dzert nedrīkst. Es tāds, ok, viss kārtībā, es jau šeit nedēļas tikai pudeles lasu. Viņš saka, tāpatās nevaru pudeles staigāt. Es tāds, ok. Viņš saka, kāds jums ir personas kods? Un jā, es nosaucu savu personas kodu. Tad policists tur pārbaudīja. Viņš jau pasauca savu kolēģi, tagad Karoči būs secināja, ka tu esi kā vardarbīgs krimināls, ja? Viņš teica to, ka vajag uzgaidīt. Viņš man iesēdināja busiņā, kamēr viņš tur zvanīja Interpolam. Tu nosviedi ziepes cietumā. Jā, es nosviedu, jā. Un man iemācīja pareizi tupties. Ka cietumā ir Muki iegāja vai vajadzēja? Was it rough? Man pārāk spalvaini dirs nedabu iekšā. Kaut kāds bruņinājums. Un tad policists man pateica to, ka man ir jābrauc uz cietumu. Es esmu ok. Tas nav labi. Gribēs tev likt braukt uz cietumu. Sūdus savārīja. Tas par to... Bet tu jau stāst. Fuck. Es biju meklēšanā. Fucking short-term memory loss. Es biju meklēšanā un tad viņiem vienkārši... Ja esmu meklēšanā, tad es esmu vienkārši arestēts. Un tad viņi man vienkārši arestēja. Aizveda sākumā uz cēsīm, uz izolātoru. Es ticu tev pilnībā, man liekas, tu neesi vainīgs, tev vajadzētu kā... Vai man tagad vajag iesūdēt viņus tagad tiesā par to torture, ka man fucking bija 2 diennakts jādzīvo fucking metrs reiz metrs istabiņā, kurā ir, ok, tur viņi baroja normāli, jā, bet tur es varēju iet pastaigāties, nevis ārā, bet tādā laukumiņā. Tā kā tā istaba. Ar sienām, ar bišķu debesīm un tā. Un uz pusstundu, tikai pusstundu dienā. Ok, vien tur citu, man atļāva stundu pastaigāties. Bet, otrajā dienā, pirmā dienā es tikai pusstundu varēju pastaigāt. Bet pirmā dienā arī man kaimiņi, laikam, bija aiz sienām. Jā. Forši. Es biju, kaut dzirdējis, izklausās, ka tev bija jautri jauna pieredze. Jā. Es biju dzirdējis, kaut kādas baumas. Es tā kā... Zinās, bija dzirdējis kaut kādas baumas iepriekš, kaut kāda atmiņa tāda, ka man kāds teica, ka Cēsīs cietumā fucking spīdzina cilvēks, kaut kas tam līdzīgs. Tas ir, man liekas, gribēts tā kā mels, ko tie čigāni, kurus tur izdomāja. Tā kā. Vai arī visos cietumos spīdzina cilvēks. Kas viņiem ir tas tiem audio twitteriem, audio triperiem variem? Hey, fucking gypsy light! That's nothing but a racket for the Jews. Tā Lidija no Soprānos, kā viņa bija vienkārši tāda šausmīga rasistiska veca itāļu tante. What the fuck is this shit? Tā ir rītīgi labā vecana, kas manā pieslēgumā. What the fuck is this shit? What the fuck is this shit? Jā. Jā. Visi pietiek komentēt.